Ivat, pastāsti par toaletes mehānismiem. Kas ir toaletes mehānismi? Podam parasti ir divi mehānismi. Viens ir pienākošais ūdens, otrs aizejošais ūdens, ko jūs nospiežat. Ja podā visu laiku tek ūdens, pārsvarā daudziem podiem atskrūvē pogu nost un skatāmies iekšā. Vai pārplūdiet ūdens, vai šitais mehānisms. Parasti viens no viņiem vainīgs, vai abi divi. Ir tātad nolaižamie mehānismi. Vairāk vai mazāk viņi universāli ir. Un ieplūdes mehānismus, kas vēl biežāk varētu būt, kad ir pie vainas, ka manžeta iziet no ierindas visu un tad jāmaina. Principā ir 4 veidi. Vai nu sānu pievads, vai nu apakšpienāk ūdens. Respektīvi šitā, vai te no bākai no apakšas, vai no sāniem. Ar kuru mazāks čakars? Kuru tu ieteiktu labāk? Mazāks čakars. Smulkāk ir kā apakšējais pievads ir viss, bet vēl ir jāsaprot kāda vītne. Pusala vai 3/8. Tātad, ja tas notiek un konstatējam, ka jāmaina, būtu jāsaprot, kas par podu. Jo Gustavbergam, teiksim, vēl speciāli mums ir visādas rezerves daļas arī, var teikt, podiem sākot no 1995. gada. Bet tā, ja ir kāds poļu, čehu pods, tad ir tie paši čehu mehānismi, lietuviešu aniplasts, cersanīta mehānismi. Visi viņi būs derīgi, tikai jāsaprot sānu apakšpievads. Čakars būs tāpatās, kā skrūves, cik daudz ir tecējis garām vai nav tecējis. Tas var aizņemt, teiksim, ja ieplūda vainīgi, mēs konstatējam, var aizņemt 5-10 minūtes, var aizņemt 1-2 stundas.